Labrīt visiem. Mans vārds ir Georgs. Es pārstāvu uzņēmumu Sorsera. Šis ir mums tāds webinārs, kur mēs vēlamies nedaudz pāris pirmiem lietotājiem, kas mums ir mūsu platformā, parādīt pāris rīkus, ko mēs esam izstrādājuši tieši piegādātājiem, lai tie būtu veiksmīgāki publiskajā sektora iepirkumos. Mēs to visu kopumu, rīku kopumu saucam par tirgus inteliģences risinājumiem. Mēs paši esam jaunu uzņēmums, esam dibināti 20. gadā. Tas, ko mēs būtībā darbojamies, ir šajā ES iepirkumu jomā. Un mēs vēlamies būtībā izveidot tādu tā kā saziņas platformu publisko iepirkumu pasūtītājiem un piegādātājiem, tieši koncentrējoties uz divpusēju problemātiku, ko mēs redzam tā kā iepirkumu jomā. Pirmkārt, mēs risinājām tieši problemātiku, kas saistās ar piegādātāju dalību iepirkumos, un šī ir statistika, ko mēs redzam tīri no ES veikta pētījuma attiecībā uz to, ko paši piegādātāji mazie un vidēji uzņēmumi norāda kā problemātiskus savā dalībā iepirkumos. Un kā pirmo lietu, ko mēs redzam, ir tas, ka piegādātāji norāda to, ka ir diezgan daudz ierobežojušas prasības iepirkumos. Un šo problemātiku mēs sākām būtībā šķetināt jau šī gada sākumā, īstenībā uzrunājot tieši pasūtītājus, un tas, ko mēs viņiem esam izveidojuši, ir vienkāršāki rīki, kādā tie var pieprasīt informāciju no tirgus, gatavoties iepirkumiem un novadīt šo ļoti svarīgo apspriedzes posmu, kas ir iepirkumu sākuma posms plānošanas procesā. Tā kā iespējams arī piegādātāji, kas jau lieto platformu pie mums, tā es redzu vēl 2 cilvēki, tūlīt palaidīsim iekšā. Būtībā tas, ko mēs redzējām šī gada sākumā, ir tas, ka pasūtītāji vēlas iegūt daudz vairāk informācijas attiecībā uz iepirkumiem tieši no piegādātājiem, jo, teiksim, liela daļa no informācijas, kas ir pieejama, teiksim, internetā, nav aktuāla, varbūt tā nav tik precīzi citā vēlētos, un tagad arī likums būtībā savā ziņā nosaka to, kā vajadzību šiem pasūtītājiem ievākt informāciju no tirgus un pēc iespējas vairāk informācijas. Un IUB vadītājs Lapiņkungs to arī uzsver savā publisko iepirkumu konferencē šī gada sākumā. Un tas, ko mēs izveidojam, ir būtībā rīks, kur šie pasūtītāji var uzrunāt dažādu veidu piegādātājus un ievākt no viņiem informāciju, gatavoties iepirkumam. Tagad, otrā gada pusē, mēs pārslēdzamies nedaudz uz otru pusi un sākam risināt vairāk tieši piegādātāju problemātiku, kas, protams, arī iesaista šajā apspriežu procesā, ir būtiska, lai pasūtītāji jau laicīgi uzzinātu kaut kāda veida viedokļus no piegādātājiem, lai nav jārisina kaut kāda veida šī problemātika iepirkuma laikā, kad to darīt ir grūti, laikietilpīgi un savā ziņā arī dārgi, un neviens nevēlas iet, teiksim, caur IUB formāliem procesiem. Tādēļ mēs arī sniedzam šo iespēju piegādātājiem aktīvi iesaistīties apspriedēs, mēs izveidojam tādu procesu. Bet tagad tas, ko mēs esam vairāk tieši risinājuši, ir otrā problēma, ko šeit norāda paši piegādātāji, tas ir informācijas pieejamība. Un priekš tā mēs esam arī izveidojuši dažādas rīkus, kas ir balstīti uz publiski pieejamiem datiem. Un to mēs arī šodien jums vēlēsimies demonstrēt, ko tad var redzēt un iegūt no šiem publiski pieejamiem datiem un kā to var izmantot, teiksim, iesaistot šajā publisko iepirkumu procesā. Tas, ko mans kolēģis Jānis Ramāns, kas ir mūsu klientu attiecību speciālists, arī demonstrēs, būs pāris rīki tieši piegādātājiem piemēroti, kas ir no platformas puses. Vairāk mēs runāsim tieši par kreiso pusi, kas ir tirgus tiešsaistē, zināms arī par monitoringa rīku, gan jau kā esat lietojuši kaut kāda veida iepirkuma monitoringa rīkus. Mēs parādīsim, kā mūsuprāt, ko vēl, teiksim, ar šādiem tipiskiem, klasiskiem risinājumiem, kā viņus var papildināt un atlasīt svarīgu informāciju sev ne tikai par iepirkumiem,
bet arī par saviem klientiem, par saviem konkurentiem, par saviem partneriem. Tā ir tā kā viena daļa. Otra daļa mēs pieskarsimies tieši tirgus analīzē, kas ļauj varbūt jau pieņemt tādus strateģiskākus lēmumus iepirkumos, saprotot, kas ir kaut kāda veida tendences tirgu, kas ir kaut kādu nozaru lielākie klienti, pasūtītāji, piegādātāji. Mazāk mēs fokusēsimies šodien uz informācijas pieprasījumiem, cenu aptaujām, citām lietām. Tas ir vairāk aktuāli pasūtītājiem, bet, protams, ja ir vēlme to, mēs varam arī individuāli kaut kādā veidā pēc tam konsultēt. Un galā es arī pastāstīšu nedaudz par šobrīd diezgan interesantu, manuprāt, iespēju maziem, it sevišķi maziem mikro uzņēmumiem iegādāties digitālus risinājumus caur LIA programmu, kā tas strādā. Tā kā par to es arī noslēgumā nedaudz pastāstīšu. Bet Jāni, varbūt tad es dodu vārdu tev, un tu vari parādīt, kā izskatās lietas mums platformiņā. Jā, paldies, Georg, par ievadvārdiem. Dosimies uzreiz tad arī uz platformas, padalīšos arī ar savu ekrānu. Pieļauju, ka lielākā daļa no šeit esošiem, ja mēs šodien aicinājām tos, kas jau kaut kādā veidā ir lietojuši platformu, iespējams ielūgti no kāda pasūtītāja puses platformā piedalīties kādā no šeit redzamajām apspriedēm. Tas ir viena no funkcionalitātēm, bet jā, kā Georgs minēja, tad ir radīts jauns rīks, kas varētu būt tieši tāds interesantāks un izmantojamāks pašiem piegādātājiem. Tas ir tirgus monitoringa rīks. Es nezinu, varbūt kāds jau ir pamēģinājis, paskatījies, kas tas tāds ir šajā jaunā ikoniņā augšā platformā. Iespējams ne, bet tad parādīšu, kas tas ir. Šajā brīdī šeit ir pieejama visa aktuālā tiešsaistes informācija par atvērtiem, plānotiem, noslēgtiem iepirkuma līgumiem, kuru mēs varam dažādā veidā atlasīt un pielāgot sev, kā tieši mēs to vēlamies saņemt. Es šobrīd aiziešu uz mūsu izmēģinājumu versiju, lai varbūt nodemonstrētu pilnīgāk un tā teikt no jums jau tāda praktiski redzama skatu punkta, varbūt nepievēršat uzmanību visādiem testa nosaukumiem. Jā, šī ir smilšu kaste, bet viss tā funkcionalitāte ir tieši tāda pati kā platformā. Šis ir uzņēmums skats, pirmā lapa, kurā parasti ienākat jūs, ja nākat atbildēt uz kādu no pasūtītāja veiktajām apspriedēm vai cenu aptaujām. Un šeit zem šīs ikoniņas mums ir tirgus monitoringa rīks, kur šajā brīdī ar laiku visiem, es pieļauju lielai daļai jau platformā ieejot, jums arī būs līdzīgs skats, vairākas sadaļas šeit augšā. Un varbūt izstāstīšu īsi, kas šeit ir pa skatiem. Visi iepirkumi, es domāju, te daudz nav jāpaskaidro, bet sistēma automātiski pēc tās informācijas, kas ir mūsu rīcībā par jūsu uzņēmuma vēsturiskajiem uzvarētajiem iepirkumiem, kur jūs esat piedalījušies kādos iepirkumos, jomās, kurās jūs darbojaties zem kādiem CPV kodiem, sistēma jau automātiski izveido vairākus tirgus profilus, kuros, kas varētu būt jums interesanti un uzreiz jau lietojami. Protams, viņus var papildināt, to es pēc tam parādīšu, bet varbūt īsi izejot cauri. Mana industrija, tur būs atlasīta jau automātiski informācija par tām CPV nozarēm, kur jūs visbiežāk esat piedalījušies konkursos un guvuši panākumus. Un līdz ar to visi aktuālie, šobrīd atvērtie un plānotie šeit parādīsies. Šajā brīdī jums būs tāda daļa informācijas un aicinājums izmēģināt bez maksas un piekļūt visiem datiem ar Sorceras maksas plānu. Lai mēs varētu redzēt pilnus datus, es aicinu arī jums tajā brīdī, ka jūs esat nobrieduši un gatavi izmēģināt varbūt tā intensīvāk visu šo funkcionalitāti, izvēlēties vai nu šo vai šo pogu, varbūt nav svarīgi, izmēģinām bez maksas, ieslēdzam izmēģinājumu periodu, kur šajā brīdī ir 21 diena, un varam uzaicināt kolēģus, varam izvēlēties uzaicināt viņus vēlāk, bet, piemēram, ieteikt tad arī komandā izmēģināt šo jauno funkcionalitāti un lai varbūt vairāk viedokļus ievākt no saviem kolēģiem, cik tas derīgi ir jums jūsu darbā. Šajā brīdī es izvēlēšos kolēģis neuzaicināt, un tajā brīdī mēs piekļūstam pilnīgi visai informācijai, izejot varbūt cauri tālākiem
filtriem un skatiem, ko sistēma izveido jau par jums automātiski, ir mani pircēji, kur sistēma atlasa pēc jūsu biežākajiem iepirkējiem, pasūtītājiem, ar kuriem jums ir bijusi sadarbība. Un pēc populārākā CPV koda, ko jūs varat pievienot vēl papildus kodus, vai arī jūs varat, piemēram, noņemt šo nost un redzēsiet pilnīgi visus iepirkumus, ko izsludina šie konkrētie pasūtītāji. Tāpat mēs varam iegūt informāciju par konkurentiem. Sistēma jau automātiski arī atlasa tos uzņēmumus, kuri darbojās līdzīgā jomā ar līdzīgiem CPV kodiem un kuri iespējams ir bieži uzvarētāji konkursos, kas ir jūsu tāds biežākais klientu loks. Un varam pārskatīt, kādas ir šo konkurentu nesenie uzvarētāji iepirkumi. Šeit var pārslēgt arī tādu aktivitātes skatu, kur jau redzēt konkrētas summas, konkrētu piegādātāju, kurš ir pie konkrētā pasūtītāja uzvarējis kādu no iepirkumiem. Un tāpat arī mana organizācija, es domāju, daudz nav ko skaidrot. Šeit jūs varat redzēt visas jūsu organizācijas pēdējā laikā uzvarētos iepirkumus. Šos visus filtrus mēs varam arī ne tikai pārlūkot platformā, bet mēs varam arī savietot tā, lai mums katru rītu, nedēļu vai mēnesi atnāktu automātiski paziņojumi par to, ja ir kāds jaunums. Tas tiek darīts šādi. Mēs izvēlamies, piemēram, manu industriju, kur bija CPV kodi, un izvēlamies, ka ikdienu vēlēsimies saņemt uz savu privāto e-pastu ar to, ko esam reģistrējušies kā lietotājs, vai arī varam ieslēgt, piemēram, ikdienu mēs šo e-pastu vēlēsimies saņemt par jaunumiem šajā konkrētajā filtrā vai mūsu atlasītajā vēlmē. Arī uz organizācijas centrālo e-pastu, kas ir jūsu kontakta e-pasts, uz kuru arī, piemēram, pasūtītāji sūta jums dažādas informācijas pieprasījumus un aicinājumus piedalīties apspriedēs. Šādi varam katram filtram saslēgt, kādu mēs vēlamies. Es varbūt arī parādīšu nedaudz, kā izskatītos saņemts jau e-pasts. Tas izskatītos šādi, kur mēs redzam pilnīgi visus jaunumus, varam aiziet apskatīt arī vecākus, un par katru no mūsu sastādītajiem filtriem jau tāds pārskatām informāciju uzreiz e-pastā. Ko mēs vēl varam izdarīt? Mēs varam salikt savas prioritātes, piemēram, kurš no šiem filtriem mums ir svarīgāks, kuru mēs vēlamies, kur nevēlamies saņemt, bet mēs viņus varam arī pārvietot, piemēram, mums interesētu konkurentu informāciju augstāk. Ja jūs savienosiet šādi un būs uzlikts ar vienādu frekvenci, respektīvi gan šis profils ikdienu, tad viņi nāk šeit izkārtoti tādā secībā, kā jūs izkārtojāt arī jums uz e-pastu. E-pasti tiek sagatavoti un izsūtīti laikā no 7 līdz 9, nu vairāk to 7, 8 virzienā, tā kā pie rīta kafijas jau ir iespējams iegūt šo aktuālo informāciju. Protams, šie ir tādi automātiskie izveidotie profili, ko jūs varat pilnveidot. Ir iespējams, piemēram, precizēt, noņemt nost kādus no jūsu konkurentiem, kur jums neinteresē, vai pievienot CPV kodus, ka jums interesē tikai konkrētā jomā, vai arī konkrētiem atslēgvārdiem uzvarēt iepirkumi. Tāpat jūs varat precizēt industrijas skatu filtru, pircēju, savas organizācijas iepirkumus, bet tāpat ir iespēja arī izveidot jaunus profilus tieši tādus, kādi ir nepieciešami jūsu vajadzībām. Piemēram, mēs izvēlamies šis uzņēmums fiktīvais testa versijā ir nodarbojās ar sabiedrisko ēdināšanu. Mums, piemēram, interesē izglītības iestāžu ēdināšana. Mēs gribēsim šo saņemt ikdienu, kaut kādas jaunas iespējas. Mēs izveidojam profilu ar konkrētu nosaukumu, izvēlamies, teiksim, kā tas būtu jāsaliek. Es saku, tās iespējas ir dažādas, kā jūs to varat darīt, un aicinu vienkārši varbūt arī paspēlēties un redzēt to informāciju, ko jūs saņemat, bet, piemēram, sabiedriskā
ēdināšana CPV kodu, izvēlamies atslēgu vārdos, precizējam, ka mums neinteresē, piemēram, pabarot armiju, bet mums interesē izglītības iestādes. Šis filtrs jau tad atlasīs visu, kur ir pieminēts jebkurš iepirkums, kur ir kaut kas par izglītības iestādi. Mums neinteresē līgumi, kas ir noslēgušies, kur ir piešķirti līgumi. Mums interesē plānot un atvērt, teiksim, mūsu potenciālās iespējas, kur mēs varētu būt iespēja piedalīties. Brīdī, kad mēs esam izveidojuši tādu filtru, kā vēlamies, tik precīzu vai nu plašu vai ļoti šauru, mēs izvēlamies šo pogu atjaunot filtrus, un tajā brīdī viņš tiek saglabāts, un viņš arī pievienojas šeit. Piemēram, šis mums ir daudz svarīgāks par visiem. Uzklikšķinām viņu līdz augšai, un viņš, teiksim, mūsu ikdienas e-pastā nāks kā pirmā informācija, ja būs kāds jaunums. Kā jau redzējāt, var arī pārlūkot visu platformā. Šeit jūs varat arī, lai nebūtu varbūt šeit tik daudz, un varbūt jums ir kādi liekaņi, jūs nevēlaties ikdienā redzēt, ka katrs lietotājs var viņus piespraust un atspraust nost no šīs vietas, atstāt tikai 3 aktuālos vai kaut kā vai savādāk. Gan brīva izvēle. Gribētu tomēr Latvijas iepirkumu, es domāju, tā būs labāk saprotami. Informācija, ko mēs ievācam, ir publiski pieejamie dati no iepirkuma uzraudzības biroja, EIS mājaslapas no ekvivalentiem Igaunijā, un šajā brīdī vēl nav pieejami Lietuvas dati, bet nākamā gada 1. ceturksnis ir tas vēlākais posms, kurā mēs viņus arī dabūsim platformā, un ja ir aktuāla Lietuva, tad ar laiku arī tā būs, bet viņi nav tik tehnoloģiski atvērti, un viņu dati nav tik viegli savietojami ar esošo sistēmu. Es jums pēc tam parādīšu, kur var, teiksim, vēsturiskos datus pārlūkot, tur gan ir Lietuvas dati pieejami un ir analizējami. Bet ko mēs varam uzzināt par katru iepirkumu? Mēs varam uz katru no šiem uzklikšķināties un izvēlēties un uzzināt tādu nelielu pamatinformāciju, nosaukumu, CPV kodu un avotu, no kura viņš ir ielasīts. Mēs varam atvērt arī konkrēta iepirkuma skatu. Un šeit jau tāda pamata informācija mēs redzēsim mazliet vairāk, redzēsim arī datus, no kurienes ir ielasīts, un klāt arī sistēma automātiski aprēķina potenciālos piegādātājus, kuri šajā jomā darbojās apdrošināšanas pakalpojumi, ja šajā gadījumā, tad tie ir tie, kuri varētu potenciāli iesniegt piedāvājumus un būt jums konkurenti. Tāpat ir sistēma aprēķina līdzīgus iepirkumus, kuri šobrīd ir plānoti, atvērti vai noslēgušies, attiecīgi arī analizējam, varbūt sastādītu un konkurējošu piedāvājumu. Šis būs par, teiksim, tādu sākotnējā stadijā plānot iepirkumu, bet ja mēs palūkojamies, piemēram, tādiem, kas ir jau noslēgušies, tad tā informācija jau šajā profilā būs stipri vairāk. Mēs redzam uzvarētāju, ja ir vairākas daļas, mēs redzēsim visu daļu uzvarētājus, vai kuriem varbūt rezultāts vēl nav zināms. Kā arī mēs varam aplūkot konkrētā uzņēmuma profilu, iepazīt vairāk, mēs varam apskatīt visus pamatavotus, no kuriem ir ņemta informācija. Šis pieļauj būs izsludināts rezultātu paziņojums un šī iepirkuma EIS profils. Jā, par uzņēmumiem, katrs uzņēmums, kurš kaut reiz ir piedalījies iepirkumos, un to starp arī par jums, katram ir izveidots šāds te profils. Es pieļauju, ka jūs savā esat jau redzējuši savu informāciju. Tagad mums neliels jaunums ir no šī mēneša, ka mēs esam pievienojuši klāt arī datus par Latvijas uzņēmumiem, viņu finanšu datus no gada uzņēmumu pārskatiem, kurā jau var gūt kaut kādu priekšstatu par to, cik liels uzņēmums ir, kāda ir tā ienākuma kopējie aktīvi, pārlūkot konkrētu uzņēmuma iepirkuma vēsturi.
Tik tālu varbūt par tirgus monitoringa rīku un tā pielietojumu. Es ceru, ka tā pamatfunkcionalitāte jums tāpa skaidra. Bet ir arī daudzas citi rīki un iespējas, kas ir platformā pieejams, kā piemēram ko mēs šobrīd redzam, arī viens no visvairāk lietotājiem gan no pasūtītāju, gan no piegādātāja puses ir šis rīks, tirgus analīze. Ja šeit ir aktuālie dati ikdienu, šeit arī viņi ir, bet šeit vairāk koncentrējamies mēs uz tirgus analīzē, uz vēsturiskajiem iepirkumu datiem, un rīks ir paredzēts pasūtītājiem, lai viņi varētu viegli atrast piegādātājus kaut kādai savai konkrētai vajadzībai, savukārt savukārt piegādātājiem, lai viņi varbūt atrastu vai nu sadarbības partnerus vai identificētu tos pasūtītājus, ar kuriem varbūt ir vērts pastrādāt un uzturēt labas attiecības, jo viņi bieži jūsu jomā kaut ko iegādājās. Izvēlēsimies šeit kaut ko pilnīgi nejaušu, piemēram, transporta pakalpojumi, interesēta mums kāds sadarbības partneris. Šeit ir lietuvieši un igauņi. Lielākajais pēc summām ir izkārtots un līguma skaita, bet atlasīsim Latviju. Tad mēs varam arī ātri izanalizēt Latvijā, kas ir piegādātāji, piemēram, jums nepieciešams sadarbības partneris, un mēs katru varam izanalizēt arī nedaudz sīkāk, redzēt tos līgumus, ko šis uzņēmums ir slēdzis, ar ko, kāda ir bijusi vērtība, oriģinālo saiti, CPV kodu, zem kur esam darbojušies. Tāpat mēs varam meklēt pēc CPV kodiem, varam arī meklēt pasūtītājus. Piemēram, mums interesē spektrometrus, kurš pasūtītājs visbiežāk iegādājas, dažreiz būs laboratorijas aprīkojums kāds, tad pārtikas drošības un dzīvnieku veselības vidas zinātnes, Latvijas universitātes, Rīgas Stradiņu universitāte būs potenciāli, ar kuriem mēs varētu sadarboties. Tāpat varam jau mazliet sīkākumā. Vakar arī viens no mūsu klientiem teica, ka viņš ir atradis šo par ļoti ērtu rīku, lai pārskatītu, varbūt ne caur monitoringa rīku, bet tieši aktuālos iepirkumus. Mēs varbūt sākotnēji tā nebijām iecerējuši, bet ja tas strādā, kāpēc ne? Mēs varam arī pēc CPV kodiem analizēt konkrētas jomas, piemēram, paliksim pie pašās farmācijas izstrādājumi, izvēlēsimies Latviju un redzēt, kur ir konkrētā CPV kodā visbiežākie noslēgtie līgumi, kas ir pasūtītāji, pircēji, varam arī izanalizēt katru, kā jau es iepriekš rādīju. Platformā ir divi veidi profili, tādi, kuriem ir kādi pārstāvji jau platformā un tādi, kuriem nav. Un tad, piemēram, šis profils ir, ja viņam nav uzrakstīts šeit augšā, ka nav neviena pārvaldībā, tad tas nozīmē, ka viņam ir pārstāvji. Mēs arī varam ieliet pārstāvju pusē. Šobrīd es esmu platformā, šī nav testa vidē, teiksim, Pauls Radīņa Kliniskā universitātes slimnīca mūs diezgan intensīvi lieto, kā jūs droši vien esat arī pamanījuši pēc apspriedēm, kas tiek veikts platformā. Un turklāt ar katru organizāciju, neatkarīgi no tā, vai viņai ir kāds pārstāvis jau platformā un to lieto, vai nav, ir iespējams nosūtīt ziņu un sazināties ar šo organizāciju. Līdzīgi kā jūs droši vien pirmajā reizē saņēmāt kādu uzaicinājumu no kāda pasūtītāja piedalīties apspriedē. Tāpat līdzīgi arī privātās ziņas aizies, atnāks e-pasts, kas ar Seras platformā ar jums vēlas sazināties tādu un tādu organizāciju, neliels ziņas fragments, lai saprotu, par ko ir runa, un attiecīgi aicinājums nākt uz platformu un atbildēt, ja šī ziņa šķiet interesanta un tā vērta. Varbūt īsi pārskaņot pāri, arī šī informācijas apmaiņa mūsu tirgus monitoringa un tirgus analīzes rīka izmantotājiem no piegādātāja puses, tā teikt, nāk bonusā maksas plānā, un arī jūs varat veidot pieprasījumus. Jūs esat droši vien redzējuši to atbildes pusi, bet varat veikt apspriedes
cenu aptaujas vai jebkādus citus pēc jūsu izvēles pieprasījumus, piemēram, meklējot sadarbības partnerus konkrētai dalībai kādā iepirkumā vai varbūt citai vajadzībai, kā tas izskatās no atbildētāju, no piegādātāja puses, iespējams, esat jau iepazinuši, bet no tās pieprasītāja puses tur būtu tāds mazliet garāks stāsts, netērējot jūsu laiku. Varbūt, ja tagad to liek, ja ir interesi par šiem rīkiem, aicinu ar mums sazināties, pieteikties individuālai konsultācijai vai noteikti kādā no nākamajiem semināriem, webināriem. Mēs arī rādīsim, kā šie rīki darbojās un kā izveidot. Atbildes, tas viens no plusiem ir tāds, ka caur šo viņš ir savienots ar tirgus analīzes rīku, un mēs varam ātri, piemēram, mēs vēlamies iegādāties saules paneļus ar uzstādīšanu, tad mēs nodefinējam informācijas pieprasījumā, ko mēs vēlamies. Tirgus analīzes rīkā atrodam uzņēmumus, kas ar to nodarbojas, un tad burtiski šeit tādi ķeksīši ir jāsliek, un ar vienu pogas spiedienu mēs visiem aizsūtam uzaicinājumu nākt sniegt informāciju par viņu piedāvātajiem pakalpojumiem, vai viņu mūsu prasību var apmierināt. Ja ir interesi, aicinu sazināties. Varbūt tad noslēdzot un pārējot arī pie droši vien atbilžu un jautājumu sesijas, aicinu atkal dodu vārdu Georgam, kurš droši vien atbildēs uz to jūsu jautājumu, kas jums nevienam klausoties droši vien pakrūtē ir, bet cik tas viss maksā un kas tur bija ar to Eiropas Savienības atbalstu. Lūdzu, Georg. Jā, paldies, Jāni. Tīri par platformas pieeja, kā mēs izstrādājam platformu, mēs tā kā neplānojam apstāties tur, kur mēs esam tagad. Mums jau nākamo 6 mēnešu šī ceļa karte ir aptuveni skaidra. Mēs turpinām izstrādāt dažādu veidu rīkus, lai palīdzētu, teiksim, būt veiksmīgākiem publiskos iepirkumos. Kā nākamās lietas mēs noteikti arī palīdzēsim. Tā skaitā, nezinu, šis ir webinārs, tādu veidu webinārs saviem klientiem publiskajā sektorā, lai var novadīt caur šo platformu, lai var izsakot pārdošanas šiem, tas, ko CRM sistēmā sauc par opportunities. Vēl pāris idejas mums ir, tā kā mēs platformu plānojam turpināt attīstīt. Bet jā, attiecībā par to, kā izskatās tas mūsu, teiksim, pricing modelis, mēs esam B2B SaaS, tā kā biznesa modelis, attiecīgi mums ir abonēšanas maksa, protams, ir pieejama free plāns, ir lietas, ko mēs vienmēr nodrošināsim bez maksas, kā tā ir mūsu, teiksim, vīzija tam, ka iepirkumu jomā ir jābūt caurspīdīgai, attiecīgi pieņemsim šādas dalības apspriedēs, cenu aptaujās, informācijas sniegšanā, pasūtītājiem, iepirkumu plānošanā. To mēs neplānojam nekad likt aiz paywall, jo tas nebūtu, mūsuprāt, teiksim, vienmērīga attieksme pret piegādātājiem. Bet tajā pašā laikā, teiksim, viss, kas saistās ar šo datu analīzi un citām lietām, priekš tā mums ir pieejami šie maksas plāni. Mums tādi ir 2. Plus plāns mums ir tāds vienkāršāks plāns, kur ir pieejams tikai, teiksim, iepirkuma monitorings. Šeit ir mēneša maksa, gada maksa, mums tur vēl ir atlaidīta. Un ir profesionālais plāns, kur jau ir tā kā visi mūsu rīki šobrīd pieejami. Tā skaitā arī šis viss tirgus analīze, ko var izmantot, varbūt Jānis neminēja arī, teiksim, kaut kādu veidu klientu. Piemēram, ja ir vēlma, nezinu, nodarboties ar, teiksim, produktu attīstību jaunā tirgu, teiksim, Igaunijā, Lietuvā, vēlāk mums arī būs cits Eiropas valsts, tad pie mums jau diezgan ērti varbūt var sagatavot šos klientu sarakstus potenciālos, pie kuriem iet, redzēt, kas ir viņu šobrīd, teiksim, lielākie piegādātāji, un tad jau pieņemt lēmumus vai targetot, vai iet pie šī konkrētā klienta vai ne. Bet tas, kas ir, manuprāt, vērts apsvērt sevišķi maziem un mikro uzņēmumiem, un īstenībā mēs šo webināru atlasījām tikai šiem, jo šis arī iziet no mūsu misijas. Mēs redzam, ka maziem uzņēmumiem ir vislielākie, teiksim, šķēršļi, to arī dati rāda. Ir šobrīd ļoti labi LIA programma pieejama, varbūt esat dzirdējuši par atbalstu digitalizācijai, ko realizē Latvijā 2 tādas organizācijas, kas saucās Digitāla inovācija centri. Mēs arī esam daļa no vienas no šīm organizācijām, no IT klastera. Un tur tā programma ir tāda, ka līdz 500,000 eiro
šiem mazajiem mikro uzņēmumiem, tas nozīmē uzņēmumu, kas ir līdz 10 miljonu apgrozījumam vai 50 cilvēkiem, viņi var iegādāties digitālus risinājumus, tā skaitā abonēšanas risinājumus ar pilnīgu atbalstu no ES puses, 100% atbalsta intensitāte. Tur ir tās process, kādā tas notiek, to varbūt tagad detalizēti nestāstīšu, bet noteikti aicinu paskatīties, neskatoties to vai attiecināt mūs, teiksim, tas, kā mēs piedāvājam, mēs arī izsūtīsim pēc webināra tādu piedāvājumu, mēs tā kā piedāvājam uzreiz nosegt pāris gadus, teiksim, 3 gadus ar 100% atbalstu, lai teiksim, nav jāmaksā par šo risinājumu nākamos pāris gadus vai citu, teiksim, risinājumu. Bet arī, jā, neapsverat, teiksim, šo konkrēto risinājumu, tik un tā aicinu to paskatīties, šo programmu, jo viņa ir, manuprāt, diezgan veiksmīgi sagatavot, un beidzot viņa ir ar septembrī ir arī palaista tādā, teiksim, pilnā jaudā Latvijā. Tā kā tas ir, laikam, ir attiecīgi viss, ko mēs no mūsu puses vēlējamies šeit pastāstīt. Ja ir kādi jautājumi no dalībnieku puses, tad, protams, labprāt mēs tos varam atbildēt. Tā kā varbūt došu laiku, ja ir kāds jautājums, to var šeit uzdot. Ja jautājums šobrīd uz sitienu nav, mēs esam diezgan atvērti un tam, lai individuāli parādītu, kā lietas strādā, ko mēs zinām par jūsu uzņēmumu, kā to informāciju palīdzēt, teiksim, lai sagatavot jau, teiksim, vērtīgāku informāciju priekš jums, individualizētu informāciju, un to mēs visu jau tādā, teiksim, individuālā demonstrācijā varam parādīt. Jā, pēc webināra mēs nosūtīsim šī webināra ierakstu ar papildus informāciju, arī kā pieteikties, kā paņemt šo trial, kā Jānis rādīja, to paņemt ir relatīvi vienkārši. Tur var paņemt 21 dienu, vienkārši pamēģināt, pašiem paspēlēties, vai tas ir kaut kas interesants vai ne. Tā kā, jā, paldies dalībniekiem par atveltīto laiku, un, jā, paldies Jāni, un tad veiksmīgi jums visiem darbdienu, un sakos no mūsu puses ēpastiņš. Jā, paldies, visu labu. Paldies. Paldies.